Šodien raidījumā Molers zivju eļļa jūsu veselībai, preparāts Alahols atkal Latvijā, kas ir osteorefleksoterapija. Kurš gan no aktīvās paudzes cilvēkiem neatceras to, ka bērnībā vecāki lika dzert zivju eļļu? Negaršīga, bet to vajadzēja darīt. Jautājums, kāpēc? Jā, varbūt uzdosim jautājumu, kas tad vispār ir zivju eļļa, jo ļoti bieži mūsos ir šis iesakņojies stereotips, zivju eļļa, jādzer zivju eļļa. Īstenībā ļoti labs un pareizs stereotips. Bet jautājums ir, kāpēc mēs viņu dzeram? Kāpēc baidzētu lietot ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem cilvēkiem? Zivju eļļa pamatā ir omega-3 taukskābes. Un tikai pēc tam viss pārējais, A, D, E vitamīni. Tas viss ir ļoti labi, bet pamatā tomēr mēs viņu lietojam tieši šo neaizvietojamo omega-3 taukskābju dēļ. Jo organisms pats šīs taukskābes nespēj sintezēt, un tieši tam dēļ arī viņas ir jālieto. Nu, protams, uzreiz ir loģisks jautājums, kam dēļ. Ja? Kam dēļ pirmām kārtām mēs to lietojam bērniem. Sāksim jau ar grūtniecēm, ar topošajām māmiņām, jo īstenībā lietojam tieši tā iemesla dēļ, ka mazajam bērniņam, kurš vēl ir mammas klēpī, attīstās gan smadzenes, gan sirsniņa, gan actiņas, un īstenībā attīstās visas šūnas, viss organisms, kurš sastāv no šūnām, bet šūnu apvalkos arī ir šī omega-3 taukskābe. Un īstenībā, sakot šos vārdus, es gribu teikt vienu lietu, ka šodien medicīna balstās uz pētījumiem, un mēs tā nevaram vienkārši pateikt, dzeriet zivju eļļa, viņa ir tik laba, ja? Tas būtu diezgan smieklīgi un muļķīgi paprasiet jebkuram kolēģim, ārstam, kurš pateiks, apstājieties, ja ir vajadzīgi pētījumi, vai tiešām viņa ir tik laba. Tādēļ es parasti strādāju tikai ar tiem preparātiem, kur man, teiksim, tiek pateikts, lūk, te ir pētījums, ir tā un ir tā. Vai savukārt nav tā, un tamdēļ to lietot nevajadzētu. Tātad vispirms ir mamītes topošās, ja, tātad domājot jau par bērniņu. Īstenībā bija ļoti interesants pētījums par tiem bērniem, kuru mammas ir dzērušas zivju eļļu, ar pietiekamu omega-3 taukskābu koncentrāciju grūtniecības laikā, ne pa daudz, starp citu, bet pietiekamā daudzumā, ka šiem bērniem ir arī pēc tam attīstība garīgā, teiksim, sauksim viņu varbūt par IQ līmeni, jā, ir arī augstākā līmenī. Tas bija tāds interesants fakts. Tālāk, protams, mēs runājam jau par bērniem. Atkal tā ir smadzeņu acu attīstība, ja, tā kā tas ir diezgan būtiski. Protams, pieaugušie cilvēki nekad nevajag aizmirst par mūsu gadu gājumu un arī par vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kuriem ir vitāli nepieciešama omega-3 taukskābes tieši kardiovaskulārā riska samazināšanas dēļ, jo Latvijā šobrīd, protams, mirstība no kardiovaskulārām, sirds asinsvads saslimšanām ir pirmajā vietā. Zivju eļļu vajadzētu lietot katru dienu, visu mūžu. Ļoti īstenībā precīzs formulējums. Ir pilnīgi nepareizi lietot zivju eļļu tikai ziemā, tikai rudeņos, tikai augstajā laikā, pareizāk sakot, tumšajā laikā. Cik tad mums ir šīs gaišais laiks arī vasarā, un vai tad mums smadzenes un sirds vasarā nestrādā? Ja? Īstenībā varētu runāt ļoti daudz, cik daudz vajag lietot, jo pirmkārt, omega-3 taukskābes ir ļoti daudz, es varbūt kļūdīšos, bet viņas ir tuvu 30, un varbūt es kaut ko jaucu, bet aptuveni pārdesmit noteikti, un visas omega-3, viņas visas ir labas, viss ir kārtībā, bet mūsu organismam vajadzīgs tikai divas. Tikai divas, jā, parasti uz kārbiņām mēs redzam šos nosaukumus, kurus es nekad nevaru izrunāt. Tur ir 3 burtiņa, EPS un DHS, lūk, šo 2 omega-3 taukskābju koncentrācija nedrīkstētu būt mazāka par 250–300 mg dienā, bet tas ir ļoti maz. Pērnā gada nogalē Latvijā sākās intensīva krila eļļas reklāma televīzijā un citos plašsaziņas līdzekļos. Šī eļļa tiek izplatīta arī aptiekās. Tāpēc farmaceiti jautā, kā vērtēt visai skaļos apgalvojumus par šī līdzekļa labajām īpašībām. Un šeit
ne tikai es, bet daudzi mani kolēģi ārsti noteikti pateiks, ka mēs esam diezgan sašutuši par šādu reklāmu, jo šeit ir divi aspekti. Pirmkārt, krila eļļas šai lielākajai omega-3 augstskābju koncentrācijai pagaidām nav neviena pētījuma. Es neesmu redzējis šos pētījumus, lai atnāk pie manis cilvēks un parāda šos pētījumus uz cilvēkiem. Un nevis pētījumus var būt tās pudelē, ja? Es esmu diezgan skarba, bet ja man nav pētījumu un ja man nav pierādījumu, es maziem bērniem šādu un pat arī cilvēkiem, kuri pārcietuši infarktu, noteikti neieteikšu. Un ir otrs aspekts, un ļoti būtisks aspekts. Mēs nedzīvojam šodienai, mēs dzīvojam arī rītdienai. Un kas ir krils? Vai tie cilvēki, kas pērk šo krila eļļu, vispār zina, kas ir krils? Krils tie ir mazi dzīvnieciņi, ar kuriem barojās roņi un vaļi. Šobrīd krilu izķer nenormālos daudzumos. Man par to runājot īstenībā trīc balss. Izķer milzīgos daudzumos, patiešām tīrā, netīrā, bet brīvā okeānā, ja? Roņiem un vaļiem sāk trūkt barības. Līdz kam mēs nonāksim? Mēs dzersim šo krila eļļu tikai, lai panāks holesterīna līmeņa pazemināšanos vai šķidrināt asinis. Bet pēc 10 gadiem, kas notiks ar ekoloģiju un kur mūsu bērni redzēs vaļus un roņus, kurus jau tagad īstenībā iznīcina gan mednieki, gan krila zvejnieki. Kas būtu jāievēro aptiekās iegādājoties kvalitatīvu zivju eļļu? Iegādāties aptiekā omega-3 produktu, ja pareizāk sakot, zivju eļļu, ja? Ir pirmkārt jāskatās, lai būtu omega-3 augstskābes kā tādas, otrkārt, lai būtu šīs te divas galvenās omega-3 augstskābes, EPS un DHS, un lai viņu koncentrācija būtu nemazāka, tomēr it kā klīniskajos pētījumos uzrādīti 250 mg. Es tomēr gribētu strīdēties un teikt, ka es saviem pacientiem iesaku skatieties, lai nebūtu mazāk par 800 mg. Latvijā jau vairāk kā 20 gadus cienīts un mīlēts, un pasaulē jau zinām 150 gadus, ir lieliskie kvalitatīvie Mollers produkti. Mollers zivju eļļas. Un pēdējais ir Mollers prēmiju. Šajā produktā ir tiešām 40% vairāk koncentrētās šīs dekozaheksēnskābu un eikozapentēnskābi. 5 mazos mililitros ir gandrīz 2 grami, tas ir gandrīz 2000 miligrami. Mollers prēmijum ir viskoncentrētākā zivju eļļa, kas tika radīta balstoties uz vairāk kā 150 gadu pieredzi zināšanām par mūsu patērētāju pieaugušajām vajadzībām. Agrākos laikos mēs zinām, ka garša zivju eļļai bija pavisam savādāk. Un 1854. gadā Peters Mollers nomainīja zivju eļļu ražošanas tehnoloģiju, un līdz ar to arī šodien mēs daram un lietojam pavisam savādāku zivju eļļu, kur garša ir lieliska un garšo gan maziem, gan lieliem cilvēkiem. Uz ziemeļiem no arktiskā loka atrodas Lofotēna un Vesterālenes salu arhipelāgs. Šeit ir viena no pasaules tīrākajām jūrām, kur toksīnu un cita veida vides piesārņojuma līmenis ir niecīgs. Tieši tādēļ Arktikas mēnces migrē no Bārenca jūras, lai nārstotu šajos tīrajos ūdeņos. Norvēģijas farmaceits Pēteris Mollers atklāja, ka cilvēki, kuri dzīvoja Norvēģijas rietumu piekrastē un uzturā ikdienā lietoja mēncu aknu eļļu, reti slimo. Tāpat viņš saprata, ka šeit dzīvojošās mēnces ir ļoti augstas kvalitātes izejviela zivju eļļas ražošanai. Viņš rūpīgi pētīja, kā uzlabot zivju eļļas garšu un attīrīt to, lai varētu lietot uzturā. Mollers kompānija 160 gadu laikā ir uzkrājusi milzīgu pieredzi zivju eļļas ražošanā, un tādēļ zina daudz par labākajām izejvielām, no kurām un kā var iegūt visaugstākās kvalitātes produktus. Tikko nozvejotās mēnces uzreiz tiek apstrādātas. Unikālā izejmateriālu kvalitāte tiek saglabāta, pārstrādājot tās ar augstākās tehnoloģijas pārstrādi, tā nodrošinot kvalitāti visos ražošanas ķēdes posmos. Mollers zivju eļļa iziet cauri stingras attīrīšanas procesiem un tiek kontrolēta virkne faktoru, piemēram, omega-3 saturs, skābekļa līmenis, oksidācijas pakāpe un citi. Pirms zivju eļļa tiek izmantota produktos, tai ir jānokārto Mollers iekšējās kvalitātes prasības, kuras ir daudz stingrākas nekā tās, ko noteikušas pasaules kvalitātes uzraudzības iestādes. Tādējādi tiek garantēts, ka zivju eļļa, kura tiek izmantota produktos, ir izcilas kvalitātes. Mollers mēncu aknu eļļa ir apbalvota 29 zelta medaļām par izcilo kvalitāti. Pateicoties augstajai
kvalitātei. Tā ir atzīta visur pasaulē jau vairāk kā 150 gadus un 20 gadus mīlēta un cienīta Latvijā. Viņa nopērkama visās Latvijas aptiekās. Mollers zivjeļa jūsu veselībai! Šajā straujajā gadsimtā, kad laiks ir kļuvis par deficītu, parasti tā nepietiek, lai parūpētos par savu veselību. Nepareiza un neregulāra ēšana, pārāk trekns ēdiens, stress. Tā rezultātā parādās nervozitāte, nelīdzsvarotība, bezmiegs, nepatīkamas sajūtas kuņģī un zarnu darbības traucējumi. Tas viss liecina par to, ka radušās problēmas ar žultspūsli. Žultspūslis cilvēkam ir ļoti svarīgs orgāns, lai arī tas ir ļoti mazs. Tam ir ļoti svarīgas funkcijas gremošanas procesā. Žults veidojas saknās, nevis žultspūslī. Žultspūslī tā tikai uzkrājās, un gremošanas procesā tā reflektoriski tiek izdalīta 12 pirkstu zarnā. Vienkāršiem vārdiem runājot, žults ir gremošanas sula, un tātad piedalās tauku gremošanas procesā. Kā zināms, tauki ūdenī nešķīst, un tie tad ir jāpārvērš tādā stāvoklī, ja tā varētu teikt, lai tie varētu uzsūkties organismā, jo žults emulģē taukus un sadala tos mazās pilītēs. Un tādā veidā tauki var uzsūkties limfā un asinīs. Un ļoti svarīga žults sastāvdaļa ir žultskābes, ka žultskābes palīdz uzsūkties nešķīstošajām taukskābēm un vitamīniem. Sajūtas, kas liecina par to, ka varētu būt žultspūšļa darbības traucējumi, ir diskomforta sajūta, tātad vēdera rajonā, sāpes labajā paribē, slikta dūša, vēdera uzpūšanās. Tās tad varētu būt tās pamata sūdzības, kas liecina par žultspūšļa darbības traucējumiem. Šādos gadījumos jums var palīdzēt vecais labais preparāts Alahols, kas atkal ir nopērkams mūsu aptiekās. Alahols ir jau pazīstams gandrīz 50 gadus, būsim precīzi 48 gadus. Un tajā brīdī, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mainījās likumdošana, un kaut kādu laika periodu Alahols, kā arī citi, piemēram, Krievijā, Ukrainā ražoti preparāti nebija pieejami Latvijā. Pa šo laika posmu cilvēki varbūt arī nedaudz tad jau šo produktu aizmirsa. Alahols ir 100% dabīgs produkts, sastāvā 4 aktīvās vielas. Sausais dzīvnieku žults pulveris, tātad pat varētu teikt, ka svarīgākā no sastāvdaļām. Sausais ķiploku pulveris, nātru lapas un aktivētā ogle. Alahols uzlabo žults veidošanās un izdalīšanās procesu, tas tad pats galvenais. Un pakārtoti līdz ar to uzlabo arī kuņģa sekretoro motoro darbību, pastiprina zarnu peristaltiku un tādā veidā arī palīdz aizcietējumu veidošanos, kam par iemeslu ir kūtra zarnu darbība. Tāpat mēs viņu varam lietot, lai samazinātu rūkšanas un pūšanas procesus zarnās, respektīvi gāzu veidošanos, un arī aizvietojošā terapijā, ja ir ķirurģiski izņemts žultspūslis. Lai gan Alahols ir bezrecepšu medikaments, pirms tā lietošanas būtu vēlams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, kā arī sekot instrukcijas norādījumiem. Kā visām zālēm, arī šīm zālēm ir kontraindikācijas, protams. Un, ja cilvēkam ir nopietni aknu un žultspūšļa darbības traucējumi, piemēram, aknu iekaisums, jeb hepatīts, tad noteikti ir jākonsultējas ar ārstu. Un bez ārsta ziņas šīs zāles nevajadzētu lietot arī bērniem un pusaudžiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem un grūtniecēm. Tirgu ir pieejami arī citi produkti ar šādu pašu nosaukumu, bet mūsu izplatītais, tātad mūsu Sijā brīz izplatītais Alahols ir vienīgais, kas tātad ir reģistrēts kā zāles. Tas nozīmē, ka Alahols atbilst labas ražošanas prakses prasībām, tā kā Alahols ir drošs, efektīvs un labs līdzeklis jūsu veselībai. Vienkārši un ļoti efektīvi. Tā tiek raksturota mūsu pašmāju zinātnieka profesora Georga Jankovska izgudrotā ārstēšanas metode osteorefleksoterapija. Tā palīdz cīnīties ar vairākiem desmitiem slimību un to izraisītām sāpēm. Osteorefleksoterapija vai vienkāršā valodā dūriens kaulā, kas tiek veikts attiecīgi slimā orgānu segmentā, uzskatāms par pasaules mēroga atklājumu. Iedurot kaulā adatu līdz kaula smadzenēm un ievadot tajās fizioloģisko šķīdumu, tā radītais spiediens
spiediens ierosina mehānismu, kas nodrošina kaulu smadzeņu cilmes šūnu pavairošanos. Latvijas zinātnieku pētījumi apliecina, ka kaula kairinājums palīdz nevien mazināt galvas, muguras un locītavu sāpes, bet izmantojams arī daudzu citu slimību ārstēšanā, kuru priekšā medicīna joprojām ir bezspēcīga. Pie tādām kaitēm pieskaitām arī miopātija, iedzimts muskuļu vājums. Mēs sākām sadarbību ar profesoru Jankovski, ņemot vērā viņa interesanto izstrādāto jauno metodi osteorefleksu terapiju. Un kopā ar profesoru mēs esam veikuši vairākus pētījumus ar kaulu smadzeņu cilmes šūnām. Un pētījuma rezultāti arī publicēti starptautiskos žurnālos. Un, ko varētu teikt par kaulu smadzeņu cilmes šūnām, ir tas, ka viņas jau tiek pielietotas terapijā, ne tikai osteorefleksu terapijā, arī hemato-onkoloģiskā terapijā. Tāpat arī tiek mūsdienās izstrādāts daudz dažādas jaunas metodas un ārstniecības veidi, kā izmantot kaulu smadzeņu cilmes šūnas, jāsaka, visai daudzu slimību ārstniecībai. Profesors Jankovskis ar osteorefleksoterapijas metodi palīdzējis atgūties pēc traumām un operācijām arī daudziem sportistiem un aktīva dzīvesveida cienītājiem. Vai ir kāds salīdzinājums, kas pierāda, ka osteorefleksoterapijas metode ir efektīvāka par medikamentozo ārstēšanu? Ja mēs izdarām osteorefleksoterapiju 50 cilvēku grupai un salīdzinām ar 70 cilvēku grupu, kas ārstē ar parastajām, tradicionālām metodēm, tad ir 13% uzlabojums pie tradicionālām metodēm un 67% pie mūsu metodas. Tātad ir salīdzinās divas metodas. Izbaudiet 4 dienu lieldienu svētku piedāvājumu kurorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeri. 97 lati viena vieta divvietīgā numurā, 141 lats vienvietīgs numurs. Piedāvājumā iekļauts dzīvošana divvietīgā vai vienvietīgā istabā ar ērtībām, ēdināšana, dietoterapija, ārstiešu ārsta konsultācija un uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā, minerālu ūdens vannas, sāls terapija, kardiotrenažieru zāles apmeklējums, fizioterapijas nodarbības grupā, baseina apmeklējums, dziednieciskā minerālu ūdens Jaunķemeri kurs, svētku, kultūras un izklaides programma. Procedūru klāstu var papildināt par papildus samaksu pēc kurorta rehabilitācijas centra ārstējošā ārsta nozīmējuma. Piedāvājums spēkā no 29. marta līdz 1. aprīlim. Izbaudiet klusumu, dabu un jūras tuvumu.